Antānis Kavaļauskas šosezon debitēja, šovasar debitēja Lietuvas valstsienībā un kur uzreiz Londonas olimpiskajās spēlēs visaugstākajā līmenī un nepazuda 5 spēlēs. Jūs Lietuvas izlases treneru redzeslokā. Labi aizvada treniņu nometni. Savainojumi neveiksmīgi jūs viņu konkurēt, un viņš jau piedalās olimpiskajās spēlēs. Tā kā Kristaps Janičēnoks realizē pirmo metienu jaunajā sezonā VTB līgā un panāk 6-2 no stūra met pretinieku līderis Sergejs Karesjovs. Viņa metiens nebija precīzs, bet pats labi atlikušo bumbu uzbrukumā un slaidais un ļoti jaunais, tikai 18 gadus vecais uzbrucējs samazina rezultātu starpību. Šogad paliks 19, ja nemaldos. Oktobrī. Jādara spēja arī būt ļoti organizēts basketbolists, ja atļauj viņam nelielu freestyle, tad, protams, var notikt visādi brīnumi, gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Darbs treneriem, jo viņi ir pārliecināti, ka viņš salīdzinām ar Miliču pagājuši gadu krietni jaunāks un atletiskāks. Miličs jau nebija nekāds lēnais puika, bet puika ir gan ātrāks, gan un nogādāja to atpakaļ savai komandai. Vasilijs Karesjovs, pretinieku komandas galvenais treneris, 40 metiens no distances, nepiekāpīgi cīņa par katru laukumu centimetru, bet arī viņa līderi īpašības, kā izteicās kāds no vērš komandas vadības. Kad Zavaskas ir komandā, tad ir sajūta, ka ģērbtuvē. Varam jau ātrajā pretiniekā. Īmī ļoti kolēģiāli spēlētājs, redzam, ka pietiekoši labi redz laukumu rolēdz, labi piestāv. Mainījis savā basketbola arsenālā, kopš es pēdējo reizi redzēju viņu darbībā, kas arī bija pirms vairākām sezonām. Toparovam 31 gads, tā kā nemaz tik vecs nav, redzams, skaistāks. Jo daudz spēlē 1-uz-1 pretinieku komanda, arī šoreiz viņi cenšas to darīt, bet viss ar ko beidzās, Edgar? Beidzās ar to kluso metienu, kas tur bijis neko nedzirdēja. Artur, grib teikt tikai, ka tā kā tikko met, Makī arī nestāvāku, bet tā kā Sibīrijas lācis, kurš gan šķiet aktīvās boks gaitas ir beidzis. Un tagad divas. Uzbrukumā triumfs komanda. Polīhins, tāmetiens, precīzi redzam arī triumfu. Karesjovs pasit bumbu tiesnesim, tiesnesis aizrāda jaunajam talantam. Tas nav piedarbināti, nepareizā degviela ieliet, kas te notiek? Ugunsrovā! Spēli pieliek ko jaunu, lai tev arī būtu interesantāk. Ļoti labi ugunsrovā. Kavaļauskas ir precīzs, viņam lielisks mačs sākums, 13 punkti jau būs. Šobrīd redzam, tā ir Vērtāns darbojās aizsardzībā pret Sergeju Karesjovu. Vismaz 13 uz rezultātu tablo. Turpinās labs uzbrukuma basketbols abos laukumu galotiens un vēl viena pretinieku komandas nianses var viņu uzbrukt nekautātiski. Nezinu, vai treneru norādījums vai kas tā. Daniels labi pārķert bumbu. Un paskatīsimies viņu lēcieniem šims. Tieši tā, tās ir lielisks. Tomēr savulaik šis spēlētājs ir bijis Grieķijas All-Star Slam Dunk sacet. Nobatie Latvijas raķetu uzbrukumā. Es nezinu, kā tev, Artur. Lieta, kas varbūt nedaudz varētu svērt treneris. Tie bumbu. Ja ne, kurš tad liek? Kur brīvs, stūrī brīvs. Rolands! Paldies, Artur! Par šo nekādu pabrīvu! Brauksim uz darbu, tent vaļā, mēs braucam ciemos. Džejs Rolands komplektācija izskatās laba. Visās pozīcijās ir 2 un 3 līdzvērtīgi spēlētāji, kas gatavi viens otru aizvietot. Arī leģionāri pirmajā mačā izskatījās